Esi sveicināts Bordside LV, sērfošanas, hidrotērpu un dēļu sporta veidu veikalā. Mani sauc Dāvis Dranda, un es šodien pastāstīšu par O'Neill jauno reaktoru garo hidrotērpu. 3 un 2 mm. Mēs viņu saucam par 3 mm hidrotērpu, jo 2 mm ir tikai pielietoti padbudusēs un papēžos, kur ir nepieciešama augstākas staipības pakāpe, bet citādāk tas ir pamatā 3 mm hidrotērps. Viens no populārākajiem hidrotērpiem Latvijā, ja nevarētu teikt, ka pats populārākais, jo tas pirmām kārtām ir O'Neill, pieejama cena un O'Neill kvalitāte. Tā, sāksim ar to, ka priekšā un aizmugurē ir gludie neoprēna paneļi, kas pasargā pret vēja ķermeni. Pats viscaur hidrotērps ir izmantots no Superstretch un Fluid Flex neoprēna, kas nozīmē to, ka viņš ir ļoti staipīgs un izturīgs, kas ir svarīgi. Gali tā tad ir nošūti, kas nozīmē, ka ilgāku laiku lietojot viņi nesāks tur spuroties un dilt. Uz ceļiem mums ir ļoti izturīgs, tas tiek kripto ceļu sargi, ja tā drīkst saukt. Var tupēt uz ceļiem, kaut ko rāpot un darboties, kāds no kuram tas sporta veids. Pamatā šo hidrotērpu izmanto Latvijā vasaras apstākļos, kad nav karstais laiks, pilnīgi visos sporta veidos. Es zinu, ka ļoti populārs būs supošanā, izmanto arī sērfošanā, veikošanā, ar ūdenslēpēm, ūdensmočēm. Nu, pilnīgi visas kategorijas, ko jūs varat iedomāties, šis hidrotērps tur derēs. Zinu, ka cilvēki viņu izvēlās arī triatlonam vai peldēšanai brīvā dabā. Tie nav, teiksim, roņi, bet cilvēki, kuriem patīk peldēt garas distances pāri ezeriem. Zinu, ka ir bijuši arī cilvēki, kas prasa vienkārši, vai ir dīķis jātīra vai kaut kas tāds. Tā tad reāli ejošākais hidrotērps. Kas vēl? Viņš ir vairākās, protams, krāsās pieejams. Paskaties, ir tumšs melns, tumšs zils, dzeltens zaļš un iespējams arī vēl kādas krāsas. Vienmēr pie mums Bordside LV viņš būs visos izmēros pieejams, un tas nozīmē, ka ir nevis tikai ML, XL, bet būs arī 3 un 4 XL, būs arī tievās versijas, būs arī apaļākiem, īsākiem cilvēkiem versijas. Tā kā vienmēr pievērs uzmanību šim hidrotērpam. O'Neill reaktori, kā varētu teikt, tāds īsts darba zirgs. Muguras rāvējs, tā tad iekāpšana ir pa muguru. Ļoti viegli saprotam pat nepieredzējušiem cilvēkiem. Visbeidzot, tātad šis pats modelis ir arī sieviešu versijās, par kuru izstāstīšu citā video. Šis pats modelis ir arī kā īsais hidrotērps, un, protams, šis pats modelis ir arī bērniem, gan meitenēm, gan puikām. Un arī pavisam maziem bērniem. Ja tu negribi tērēties, tajā pašā laikā arī negribi uzkāpt uz švakas kvalitātes grābekli, tad O'Neill reaktoru sērija ir domāta tieši tev. Protams, klāt nāk arī reāla O'Neill garantija, un vari mierīgi doties savās ūdensporta gaitās. Un, ja reaktoru hidrotērpu skatāties mūsu mājaslapā, tad iesaku nobraukt pie produkta lejā. Tur jūs atradīsiet sadaļu, kas saucās izmēru tabulas. Izmēru tabulās jūs atradīsiet pilnīgi visu informāciju, kas ir O'Neill parametros, bet, ja negribat pārāk iedziļināties, mans ieteikums ir vadīties pēc auguma un savu reālā svara. Ar to jau diezgan precīzi var noteikt savu hidrotērpu izmēru. Un, ja ir iespēja atbraukt pie mums ciemos uz veikalu, tad veikalā, protams, paši varēsiet pārliecināties par labo O'Neill hidrotērpu neoprēnu kvalitāti, kā arī paši varēsiet pārliecināties par sev atbilstošāko izmēru, protams, hidrotērpus uzlaikojot, kā arī uz vietas veikalā varēsim padalīties ar savu uzkrāto pieredzi, ieteikt, pastāstīt un palīdzēt izvēlēties labāko izmēru un, protams, arī atbilstošāko hidrotērpu, lai pēc tam būtu tikai patīkama un pozitīva pieredze.
Tāpat, ja skatāties uz reaktoru hidrotārpu, tad kā otru variantu no O'Neill modeļiem es ieteiktu O'Neill Hammer 3 mm garo hidrotārpu tādā pašā biezumā, bet jau ar krūšu rāvēslēdzēju. Esiet sveicināti Bordside LV un galvenais, tiekamies uz ūdeni!